Vējā plandošo plāksnīšu uzstādīšana Latvijas stendā Expo izstādē kaut kas miera mums tomēr neliek. Kad līdz izstādes atklāšanai atlikušas tikai 12 dienas, stenda veidotāji ir knapi tikuši laukā no būvbedres. Un ir pilnīgi skaidrs, ka Expo atklāšanas dienā 1. maijā Latvijas paviljons nebūs pabeigts. No ārpuses gan viss būšot gatavs, taču vēl vismaz 2 nedēļas pēc tam būs nepieciešams, lai sakārtotu tās lietas, kas saistītas ar paviljonu funkcionēšanu, apmeklētāju plūsmām, ēdināšanu un arī tirdzniecību. Jāsaka, naudu dalībai šajā izstādē mēs arī veicām ne tajā elegantākajā veidā, un vienalga tās pietrūks un šķiet, ka atkal jau nāksies bāzt roku valsts budžeta neīpaši dziļajā kabatā. Šanhai, protams, ir tālu un plānotie 90 miljonu apmeklētāju šķiet daudz, un ir arī cerības, ka Turīnas olimpisko spēļu gravējs aerodījuma tunelis atstās vajadzīgo iespaidu. Tomēr mums ir kā anekdotē ar beigās tomēr atrastajām sudraba karotītēm, rūgtums tomēr paliek.